Sveiki, mīļie! Ko nozīmē, ja skatoties pulkstenī, mēs redzam vienus un tos pašus ciparus? 15, 15, 20, 20, vai pat tā kā spoguļa attēlā 10, 01. Vai tā ir kaut kāda maiņticība, nejaušība, vai arī varbūt mūsu smadzenes, mūsu zemapziņa caur šiem cipariem grib mums kaut ko pateikt, pievēršot tam visam mūsu uzmanību. Cik tas nebūtu neparasti, taču ar šīm lietām nodarbojas arī matemātiķi. No seniem laikiem, pat no Pitagora laikiem, nevis kaut kādi neizglītoti cilvēki nodarbojas ar aritmomantiju, bet paši matemātiķi. Un viņi pētīja dažādu skaitļu sakrālo nozīmi. Runājot tagad pat par kvantu fiziku, man ir jāsaka, ka visuma uzbūves teorijas visas ir matemātiskas, sākot ar relativitātes teoriju un beidzot ar stīgu teoriju. Un tāpēc matemātika, skaitļi ir pamatā visai mūsu dzīvei, gan visumam, gan arī mums, mikrokosmam. Un kas mūsos smadzenēs atbild par skaitļiem? Šeit ir vairākas smadziņu sistēmas. Ja mēs skaitām prātā, nevis izmantojot kalkulātoru, tad darbojas uzdevumu risināšanas sistēma. Visu, ko mēs ar jums zinām par dažādiem skaitļiem, mūsu asociācijas, piemēram, kā 7 ir veiksme, 21 arī ir saistīts ar kaut ko ļoti pozitīvu, 8 ar labklājību un tā tālāk, tas viss glabājās smadziņu sistēmā, ko sauc par default network mode. Un tad, kad mēs ar jums it kā nejauši un paši brīnamies, redzam vienus un tos pašus skaitļus, tad darbojas nozīmīguma piešķiršanas sistēma. Un tā, ko mūsu zemapziņa grib mums pateikt? Ja mums ir kaut kāda neatrisināta lieta, mēs visu laiku domājam par kaut kādu situāciju, kā tur būs, kas man tur ir jādara, mūsu zemapziņa var dot mums mājienus caur skaitļiem, jo tas viss jau ir mūsos, tikai dažreiz mēs neprotam atšifrēt. Un tā nav nekāda numeroloģija, tā ir aritmomantija, jo tādas zinātnes kā numeroloģija patiesība nav. Aritmomantija nodarbojas ar to, kā zina šo dažādu skaitļu, gan sakrālo, mistisko nozīmi, gan arī to, kā mūsu prātā var būt dažādas asociācijas, kas mums vairāk palīdz izprast šo skaitļu nozīmi. Es izmantoju sinestēziju, savas smadzenes spējas, un es izveidoju savu aritmomantijas sistēmu. Ja mēs redzam vienādus ciparus, gan pulksteni, gan uz automašīnas numuriem, dažreiz mēs pievēršam uzmanību, ka šie cipari mums trāpās kaut kādos dokumentos, varbūt rindas numurs, varbūt viesnīca jums iedeva numuru ar šādiem cipariem, un vēl kaut kas, ko tas viss nozīmē. Ja pulkstenī jūs redzat 4 nulles, 0, 0, 0, 0, tas nozīmē, ka tā ir kaut kāda atgriešanās pie sākuma. Sāciet visu no jauna. Atcerieties, ka izeja varbūt ir tā pati ieeja, taču dažos gadījumos 4 nulles nozīmē aburto loku. 01, 01 nozīmē to, ka drīz jūs saņemsiet labas ziņas, būs pozitīva atbilde uz jūsu jautājumu. 01, 10, tā kā spoguļa attēlā. Tas nozīmē to, ka jūs uzsakat lietu, kurai ir daudz zemūdens akmeņu un neredzamu šķēršļu. Esiet
piesardzīgi. 01, 11. Jums ir jākļūst par līderi, jums ir jāpārņem vadību, jums ir jārēķinās tikai ar sevi, ar savu viedokli un ar savu pieredzi, nevis ar citu cilvēku ieteikumiem. 02, 02. Ja kaut kur jūs aicina, neatsakieties. Tā ir kaut kāda iespēja vismaz saņemt informāciju vai kaut kādas zīmes par jūsu situāciju. 02, 20. Nesteidzieties, apstājieties. Briest kaut kāds konflikts. 02, 22. Jums būs jārisina sarežģīta situācija. Kaut kas ļoti nopietns vai nozīmīgs. Ja redzat 03, 03, tas nozīmē vieglumu un izklaidi. Noņemiet nozīmīgumu no šīs lietas. Dzīvojiet viegli, vienkārši un priecīgi. 03, 30. Nestāstiet par saviem plāniem, neizrunājiet enerģiju, neatklājiet cilvēkam savas jūtas. 03, 33. Tā ir veiksme vai pozitīvs rezultāts. 04, 04. Jūs esat apburtā lokā. Tā ir apsēstība ar kaut ko, varbūt uzmācīgas domas. Jums ir steidzami jāmaina virziens. 04, 40. Šī diena būs diezgan smaga, kaut kāda rutīna, un paveikt iecerēto būs diezgan grūti. 04, 44. Kaut kādas nepatīkšanas, konflikti, varbūt traumatiskas situācijas, kas jādara. Apstājieties, neko nedariet, jums ir jānogaida. 05, 05. Tā ir saskaņa starp cilvēkiem, mīlestība, simpātijas, atbalsts. 05, 50. Sagatavojieties ne īpaši labām pārmaiņām, un ja varat, izvairieties no tām. Izvēlieties citu ceļu un dariet kaut ko pilnīgi jaunu. 05, 55. Neiesaistieties šajā lietā. Tā ir avantūra, un jūs ļoti riskēsiet. 06, 06. Tā ir uzticēšanās, varbūt arī mīlestība un uzticība. 07, 07. Jums būs jāpadzīvo vientulībā, vai arī jums būs jārēķinās tikai ar sevi. Šī lieta jums ir jāatrisina tikai paļaujoties uz saviem spēkiem. Nelūdziet palīdzību vai atbalstu. 08, 08. Tas ir materiālais nodrošinājums, iespējams paaugstinājums darbā, kaut kāda prēmija, varbūt izdevīgi kaut ko pārdosiet. Jebkurā gadījumā tie ir papildus ienākumi. 09, 09. Pozitīvas pārmaiņas jūsu dzīvē. 10, 01. Tā ir saskarsme ar kādu ietekmīgu personu, ar kādu, kurš var jums palīdzēt. 10, 10. Jums ir jāuzsaka jauna lieta. 11, 11. Briesmas nokļūt atkarībā.
Šī var būt arī psiholoģiskā vai arī finansiāla atkarība, bet varbūt arī atkarība no kaut kādām vielām. 12, 12. Vēlēšanās piepildīsies. 12, 21. Tā ir patīkama saskarsme ar pozitīvu rezultātu sakara ar jūsu situāciju. 13, 13. Esiet piesardzīgi, jums ir nelabvēļi vai arī slepeni ienaidnieki. 13, 31. Ieceres piepildīsies, taču par kādu cenu. Jums būs jāsamaksā ar kaut ko, kas jums ir ļoti dārgs, piemēram, jūsu veselība. Padomājiet, vai jums tas ir vajadzīgs? 14, 14. Būs pozitīvs rezultāts, un jūs izjutīsiet prieku un citas pozitīvas emocijas. 14, 41. Ir briesmas nokļūt nepatīkšanās. 15, 15. Briesmas nokļūt negadījumā uz ceļa vai arī kāds neveiksmīgs brauciens. 15, 51. Tas ir prieks un citas spilgtas emocijas. Tiesa gan, tas nebūs ilgi. 16, 16. Tas ir brīdinājums, esiet piesardzīgi. 17, 17. Netērēt laiku un savus spēkus. Palūdziet padomu speciālistam vai gudram cilvēkam. 18, 18. Tas ir lielas pārmaiņas jūsu dzīvē. 19, 19. Tas ir milzīgs globāls projekts, kuram būs liels darba apjoms. 20, 02. Jūs varat sastriedēties ar tuvu cilvēku, tāpēc meklējiet kompromisu. 20, 20. Tie ir strīdi un konflikti ģimenē. 21, 12. Tā ir jauna lieta, jauns projekts, kaut kādi citi nozīmīgi jaunumi, piemēram, bērna piedzimšana. 21, 21. Tā ir aktīva atpūta, aktīva saskarsme, spilgtas pozitīvas emocijas. 22, 22. Iepazīšanās ar kādu cilvēku, jauns kolektīvs, vispār jauni paziņas. Un tas nozīmē arī to, ka jūsu lieta atrisināsies, pateicoties kādam cilvēkam, kuru jūs vēl nepazīstat. 23, 23. Tās ir attiecības ar cilvēku, kas nes jums nelaimi vai arī nepatīkšanās. 23, 32. Jums ir laicīgi jāparūpējas par savu veselību.